Jau 13. gadu Madonā pavasara sākumā ierodas ģitāristi, bundzinieki un vokālisti, lai piedalītos ģitāristu sesijā, kas šogad norisinājās no 28. marta līdz 2. aprīlim. Tā ir iespēja pilnveidot savas muzikālās iemaņas, iegūt domu biedrus un dalīties pieredzē. Un ģitāristu sesijas nozīmi novērtē gan dalībnieki, gan meistari. Šito jau nevar apstādināt, tāpēc, ka mēs paskatījāmies, cik iznāca no šitās sesijas, iznāca profi, tur baigais procents sanāk, ja? Ziniet, ja no skolas tie cilvēki, kuri pabeidz skolas, apmēram mūzikas skolas, no viņiem, nezinu, varbūt 2–3% paliek pa muziķiem, ja? Tad mums procents tie, kuri palika, viņš kaut kur ap 17%. Mēs reiķinām, ap 17% džeki paliek pa profesionāliem muziķiem. Tas, kuri pēc tam pelna ar mūziku, ja? Tas ir lielāk nekā apmēram konservatorijā vai mūzikas vidusskolas. Jāpiebilst, ka sesijas laikā jaunie censoņi saņem informāciju un padomus no meistariem, kas jau kļuvuši profesionāli mūziķi. Ne viss var ikdienā izrauties, teiksim, regulāri ņemt kaut kādas privātas stundas, ja? Tad viņš var atbraukt uz ģitāristu sesiju, kur viņam, īstenībā neviens par to naudiņu neprasīs, ka viņš pieies klāt, teiksim, vienam pedagogam vai otram pedagogam, paprasīs, kā tas jāspēlē. Un ģitāristu sesija ir tāda ļoti laba lieta, kur katrs ģitāristu sesijas dalībnieks, viņš paņem priekš sev to, kas viņam vajadzīgs, kas viņam pašam, ko viņš pats uzskata par nepieciešamu. Viņš pats no tā visa lielā informācijas lēruma izloba savu kodoliņu, to, ko viņš paņem sev līdzi pēc tam. Ko bundzinieki dara ģitāristu sesijā? Bundzinieki, tāpat kā basģitāristi, taustinieki un dziedātāji, arī ir sastāvs no, teiksim, instrumentāla ansambļa vai ne, vokāla instrumentāla ansambļa, uz kādu ir balstīts ģitāristu sesijas. Tie pamati, būvējot jaunus, teiksim, sastāvs, lai Latvijas līmenis celtos tieši popmūzikā, rockmūzikā, ja? Varbūt arī nedaudz džēza mūzikā. Uz ko es koncentrējos, ir, teiksim, kaut kādas tehnikas lietas, lai, teiksim, tas sākuma zobratiņš, tas sākuma stadija būtu vismaz pareizi, lai tu nekropļotu savu ķermeni, lai tu labi darītu visas lietas, lai tu pareizi darītu, vai ne? Lai tev varbūt prāts un ķermenis būtu noskaņots pareizi, lai tu tajā sākumā, teiksim. Sesijas laikā jaunie mūziķi iegūst kontaktus, kas var būt noderīgi nākotnē, apgūst bungu, ģitārspēles, mūzikas menedžmenta un vokālās prasmes. Teiksim, jābūt ir sesijā iekšā, tas tāpatās kā ejot svētceļojumā, piemēram. Tu nevari kaut kur pa vidu ielikt grupā vai kaut kur uz beigām, teiksim. Tad šeit ir līdzīgi, jo sesiju var izbaudīt tikai tie, kas no pirmās dienas atbraucot ar vilcienu, piemēram, no Rīgas vai no Kurzemes vai no kurienes, vai ne, kurus sagaidām mēs, radam atmosfēru, kaut ar to pašu uguņošanu, un viņus nodrošinam visas cilvēciskās nepieciešamības, un beidzot ar pēdējo tortas gabaliņu. Un, protams, pa vidu šī te krāšņā programma, ja? Tad tikai var izbaudīt šo sesiju un pilnībā arī saprast, kas šeit notiek.